skaitļu pārveidošanu no binārās uz decimālo un no decimālās uz bināro sistēmu. Tātad pirmais, kas ir jāzina un jāatceras, kas tad ir binārā sistēma, kādus skaitļus ciparus binārajā sistēmā izmanto. Tātad binārā sistēma ir pozicionālā skaitīšanas sistēma, kurā tātad tiek izmantoti tikai divi cipari, 0 un 1. Tā ir viena no sistēmām, kuru saprot dators mikrokontroleris, kurā tātad ar viennieku tiek apzīmēts patiesas, jeb 5 voltu vai 3,3 voltu atkarībā no elektrobarošanas, kā piemēram, vai augsts signāla līmenis, un ar 0 tiek saprasts nepatiesas 0 volti, jeb zemes signāla līmenis. Tātad šajā sistēmā skaitļi tiek pierakstīti kā bitu virknes, piemēram, skaitlis, kuru var pierakstīt ar 4 bitiem, piemēram, 1, 0, 1, 1. Tātad katrs no šiem bitiem veido skaitļa vērtību. Piemēram, bitu, kas atrodas kreisajā pusē, angļu valodā saīsināti apzīmē ar MSB, kas nozīmē vecākās kārtas, bits, jeb visnozīmīgākais, un mazākās nozīmes bits, jeb jaunākās kārtas bits ar LSB tiek apzīmēts. Tas nozīmē, ka sākot no labās puses, ejot virzienā uz kreiso pusi, vērtība bitu pakāpe pieaug attiecīgi. Piemēram, bitus sāk skaitīt, ja mēs runājam par veselu skaitu, kas šajā gadījumā tiek attēlots šādi, tad bitus mēs sākam skaitīt attiecīgi ar 2 nultajā pārvēršot, 2 pirmajā, 2 otrajā, 2 trešajā un tā tālāk. Tātad šo bitu vienniekam katram atbilst tātad šāda vērtība. Tas nozīmē, ja pirmais bits bitu virknē ir 1, tad tas atbilst 2 nultajā, jeb vērtībai 1. Ja otrais bits no labās puses, ejot uz kreiso pusi virzienā, ir 1, tad tas ir 2 pirmajā un atbilst vērtībai 2. Un tā tālāk. Šajā gadījumā, lai mēs pārvērstu šo bitu virkni uz skaitu decimālā formā, mums ir jārīkojas šādi. Mums katrs bits ir jāatšifrē kā 2 pakāpē n, un ja pie bita ir rakstīts klāt cipars 1, tad mums šis 2 pakāpē n ir jāreizina ar 1, savukārt, ja rakstīts cipars 0, tad jāreizina ar 0. Piemēram, šajā gadījumā 2, tātad trešajā, jeb 4. bits, ejot no labās puses virzienā uz kreiso pusi, ir 1. Tad mēs rakstām 1, tālāk mēs to reizinām ar 2 trešajā, tālāk mēs pieskaitām nākamo ciparu reizinātu ar 2 pakāpē n, tātad attiecīgi 2 pakāpē 2, plus mēs pieskaitām nākamo atkal ciparu reizinātu ar 2 pakāpē 1, plus mēs pieskaitām atrukušo, tātad šo ciparu bitu virknē reizinātu ar 2 pakāpē 0. Ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam tātad, ka vispirms tātad mums ir, tātad, ja mēs skatāmies no kreisās puses, vai arī vienalga, ja mēs skatāmies no labās puses, mums tātad ir šeit 1 reiz 2 nultajā, tālāk 1 reiz 2 pirmajā, 0 reiz 2 otrajā un 1 reiz 2 trešajā. Tālāk mums šīs iegūtās vērtības ir jāuzraksta katra kā decimālā vērtība, tātad no 0 līdz 9 ieskaitot.
vai arī attiecīgi lielāka vērtība, ja pārsniegtu attiecīgi 2 pakāpēnu šo vērtību, šajā gadījumā maksimāla vērtība būs 8, jeb 2 trešajā, un tad jāsasumē šīs vērtības. Tātad sāksim ar tātad kreisajā pusē 1 reiz 2 trešajā, tas ir 1 reiz 8, tālāk plus 0, jo 0 reizinās kaut kādu skaitu, tātad būs 0, plus 1 reiz 2, plus 1 reiz 1. Mēs iegūstam tātad 8 plus 2 plus 1. Mēs iegūstam skaitu 11. Tātad dotā bitu virkne atbilst skaitu 11. Tātad vēlreiz, kā mēs līdz tam nonācām? Mums bija dota 4 biti, bitu virkne. Tātad 1, 0, 1, 1. Mēs sapratām, ka bits, kas atrodas labajā pusē, ir jaunākās kārtas, jeb 2 nultajā bits, kas atrodas kreisajā pusē, tā kā 4 biti ir vecākās kārtas, un turpinot numurēt no 0. pakāpes augšējot, iznāk ir 2 trešajā. Tālāk mēs katram bitam, atkarībā no tā, vai vērtība bija skaitus, tika tātad iegūts no vērtības tātad 1, reizinot 2 pakāpēnu, vai 0, reizinot 2 pakāpēnu, atkarībā no tā mēs tad ieguvām šīs skaitļa atsevišķās daļas, proti 1 reiz 2 trešajā, 0 reiz 2 otrajā, 1 reiz 2 pirmajā un 1 reiz 2 nultajā. Tālāk mēs šīs atsevišķās vērtības iegūtās šīs daļas saskaitījām un ieguvām attiecīgi skaitu 11. Kā mēs tagad varam pretēji atgūt tātad šo sākotnējo bitu virkni, ejot atpakaļ no tātad šīs decimālās vērtības, tātad no skaitļa 11. Skatāmies. Tātad, ja mums ir skaitus kaut kāda decimāla formā dot tas pats 11, tad, lai mēs iegūtu binārā formā skaitu, mums šis skaitus ir jādala ar 2, un ja skaitus dalot to ar 2 dalās bez aturkuma, mēs rakstām 0, ja dalās ar aturkumu, mēs rakstām 1. 11 dalīts ar 2 ir tātad attiecīgi 5,5. Tātad mēs redzam un saprotam, ka būs aturkums aiz komata tātad 5. Līdz ar to mēs rakstām 1. Tālāk mēs pārrakstam atrukušo veselo skaitu. Tātad 5. Un atkal to dalām ar 2. Ko mēs iegūstam, mums atkal ir tātad 5 jādala ar attiecīgi 2 un būs tātad 2,5. Atkal ir aiz komata šis atrukums, tāpēc mēs rakstām 1 un pārrakstam atrukušo skaitu veselo 2. Tālāk 2 dalot ar 2, dalāt bez atrukuma, tāpēc mēs rakstām 0 un beigās paliek 1, kurš mums ir jādala ar 2. Tātad tas dalot ir 0,5, tāpēc mēs rakstām 1. Un tā kā 1 dalot ar 2 paliek 0 veseliet, beigās mums ir 0 un mums vairs nav jāturpina dalīt. Ja mēs esam tikuši līdz veselā skaita atrukumam 0, mēs beidzam pārveidošanu attiecīgi un tālāk, kā mums šo bitus uzrakstīt pareizā secībā. Ievērojiet, ka šeit biti, veicot šādu pārveidošanu, tiek pierakstīti sākot no jaunākā, jeb jaunākās kārtas bita, ejot virzienā uz vecākās kārtas bitu. Tas nozīmē, mums šos bitus, ja mēs rakstītu no kreisās uz labo pusi, ejot virzienā, mums būtu jāraksta sākot no pēdējā, tātad cipari, tas nozīmē 1, 0, 1, 1. Un ko mēs redzam, mēs esam ieguvuši sākotnējo bitu virkni, tātad 1, 0, 1, 1. Tātad tā pati bitu virkne, kas mums ir pašā sākumā. Tātad vēlreiz, lai mēs pārveidotu
no binārās uz decimālo mums katram bitam, sākot no labās puses, ejot virzienā uz kreiso pusi, ir jāpiešķir 2 pakāpē n, sākot no 0. pakāpes, un katram bitam šo pakāpi palielinot par 1, ejot tad uz kreiso pusi. Tālāk, ja bits ir 0, tad šis 2 pakāpē n ir jāreizina ar 0, ja bits ir 1, tad 2 pakāpē n ir jāreizina ar 1, un šīs atsevišķās daļas, kas veido šo skaitu, ir jāsummē. Piemēram, 1 reiz 2 trešajā plus 0 reiz 2 otrajā plus 1 reiz 2 pirmajā plus 1 reiz 2 nultajā. Un rezultātā mēs iegūstam skaitu 11. Ja mēs gribam pretēji pārvērst šo skaitu 11 par bitu virkni, mums tātad ir jādala šis skaitlis ar 2, ar tātad bāzi 2. Ja dalot ar šo 2 skaitu, mēs iegūstam tātad skaitu aiz komata, ciparu tātad aiz komata šim skaitam, tad mēs rakstām 1 un tālāk saglabājam veselo skaitu un atkal šo veselo skaitu, kurš pāri dalām ar 2. Un tā ejam uz priekšu, līdz veselais skaitlis beigās ir 0. Un tajā brīdī mēs apstājamies. Mēs esam pabeiguši pārveidošanu no decimālās uz bināru sistēmu. Tālāk mēs šos bitus pierakstam secībā, tātad no apakšas uz augšu, ja izmantojam šādu stabiņa pierakstu. Tad apakšā, ja pēdējais bits, ko mēs iegūstam, ir vecākās kārtas bits, un savukārt pirmie biti, ko mēs iegūstam, ir jaunākās kārtas biti. Tad mēs pierakstam virzienā no apakšas uz augšu, jeb no kreisās uz labo pusi. Vai arī, ja mēs gribam pierakstīt no jaunākās kārtas sakot, tad mēs rakstam no labās puses uz kreiso, tātad no augšas uz leju.